Es gaidu to brīdi. Glaznotājs Zāriņa ģimene vecāku Saurupmājā dzīvo jau 5. paaudzē. Mēs esam pie viņiem ieradušies rododendru sezonas sprādzienā un parādījušās arī pirmās peonijas. No rīta uzzied un vakarā nobirst tādiem ziediņiem. Sezonas pirmā kultūra dobe jau 6. jūlijā bez 15:09 vakarā LTV1 un replay.lv. Un kuri jums ir mīļākie dārza darbi? Apēst kaut ko. Lietuvas dziesmu un deju svētkiem 100 deju lielkoncerts pāri gadsimtu tiltiem. Rītvakar 8:50 LTV1 un replay.lv. Pirms koncerta Lietuvas dziesmu un deju svētku 100-gadēji veltīts raidījums Lai kuplo zaļais mežs. Viens no nedaudzajiem Latvijā, kas izdzīvoja Otrā pasaules kara holokaustā. Rociet ātrāk, tad jūs tiksiet pie miera. Tajā pašā bedrē, tur jums būs tas miers, rociet ātrāk. Kāpēc visa pārciestā ir iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Kur smelt spēkus, ja ir iznīcināts viss, kas cilvēkam mīļš un dārgs? Un tad, kad viņš pirmoreiz ieradās pie mums, mana mamma vēl bija dzīva, un viņš viņu nosauca par mammu. Dokumentālā filma Mēs tikai tagad sākam. Šovakar 8:50 LTV1 un replay.lv. Trešais aktiera Guntas Krasteņa dziesmu un ziņu festivāls. 6. jūlijā 7. vakarā Ventspilī Reņķa dārzā. Piedalās Māris Sloka, Bumerangs, Dots Straziņš Uračs, Roja, Viktors Lapčēnoks, Ārtis Robežnieks, Ainās Bumbieris, Inese Ērmane, Kaspars Anteš, Žoržs Siksna, Kaspars Markševits, Ieva Sutugova, Inete Rudzīte, Dainis Skutelis, Tērvete, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš un citi kopā ar grupu no Pusvārda un trio Oranžās. Festivālu vadīs aktieris Gundars Āboliņš. Pēc festivāla Naktsballe. 6. jūlijā sadziedāsim Ventspilī Reņķa dārzā Guntas Krasteņa dziesmu un ziņu festivālā. Tūlīt panorāma. Vēlāk dokumentāla filma numuru 105555. Pēc tam dokumentāla filma Mēs tikai tagad sākam. Lielbritānija. Sākam raidījumu. Ja tiešām sāka raidījumu un kā Alle šajā laikā